mēs esam atkarīgi viens no otra dažādās situācijās. Taču līdzatkarība nozīmē, ka es nedzīvoju savu, bet otra cilvēka dzīvi. Līdzatkarība ir emocionāla atkarība no otra cilvēka vai viņa uzvedības. Ja ģimenē kāds kļūst atkarīgs no alkohola, narkotikām vai pārmērīgi aizraujas un kļūst atkarīgs no azartspēlēm, datoriem, tas ietekmē arī pārējos ģimenes locekļus. Līdzatkarībai ir raksturīgas uzvedības, emocionālās un domāšanas izmaiņas, kas ir pakārtotas atkarīgā cilvēka uzvedībai un vajadzībām. Tas, kad citi cilvēki zina, ka tavā ģimenē ir liela problēma, tas bieži vien ir arī viņiem traucēklis. Un viņi iespējams var pat sākt izvairīties no tevis, jo viņiem liekas, nu kā man tagad izturēties, vai man katru reizi, kad es satiekos, vai man ir jāapjautājās, kā ir tavai mammai, vai joprojām dzer, vai dzer šoreiz mazāk, vai izdarīs kādu mēģinājumu pašnāvības. Es varu atļauties teikt to tikai tādiem cilvēkiem, kur ir tik ļoti labi draugi vai tik tuvi ģimenes locekļi, kas nejutīsies neērti un tādēļ no manis neizvairīsies, ka mana mamma ir dzērāja. Grūti atrast kādu ģimeni, kur tā līdzatkarība neskar. Kas tad ir līdzatkarība? Ko nozīmē šis jēdziens? Tā bāze būtībā līdzatkarības izveidē ir vide, kurā ir grūti paust emocijas. Ļoti sarežģītas attiecības ar otru cilvēku. Būtībā tā ir sevis pazaudēšana attiecībās. Visu manu dzīvi sāk pārņemt mana tuvā cilvēka atkarība un problēmas, kas ar to ir saistītas. Cik cilvēki vispār zina, ka viņu tuvinieki iedzeršana vai citi ieradumi jau ir kļuvuši par atkarību? Tieši tāpat ir ar līdzatkarību. Trūkst informācijas sabiedrībai. Cilvēki nezina, ka tā ir kaut kāda problēma, ka tā ir slimība būtībā, kurai ir piemērota ārstēšana, kuru var risināt. Ir daudz dažādu iemeslu, kāpēc līdzatkarīgie nespēj vai negrib runāt par savu problēmu. Kā līdzatkarīgais ir nedrošs par visu, kas notiek viņa ģimenē, jo viņš nezina, vai tagad atnākot mājās, viņa tuvais cilvēks būs skaidrā vai nebūs skaidrā. Kādreiz es jūtu vainas izjūtu par to, ka varbūt mamma dzer, varbūt es kaut ko tur varu ietekmēt, varbūt varbūt viņa, ja es uzvedīšos labāk, vai ja man būs labākas atzīmes, vai nezinu, vienalga, ja es darīšu kaut ko labāk, tad viņa nedzers. Līdzīgus vārdus var dzirdēt no daudziem, kur ģimenēs ir atkarīgie. Nav svarīgi, vai ciešana iemesls ir alkohols, narkotikas vai kas cits. Līdzatkarība ir slimība, kas ir cieši saistīta ar otra cilvēka atkarību. Viņš redz to problēmu sevī. Tāpēc viņš arvien vairāk mēģina censties darīt kaut ko, bet tā situācija reāli kļūst arvien bēdīgāka, jo viņš vairāk cenšas darīt tā atkarīgā labā, jo atkarīgajiem ir vairāk laiks lietot. Trakākais bija sākumā, ka man likās, ka tā nav slimība, tad es viņam mēģināju palīdzēt naudas ziņā, atdot parādus, jo man likās, ka mēs esam ģimene. Ja viņam nebūs parādi, ģimenē nebūs parādi un viss būs kārtībā. Bet, jo es vairāk viņam palīdzēju un devu, jo viņš vairāk man prasīja. Un beigās jau tas, ka man viņam jādod naudu spēlēšanai, tas jau tā kā bija viņam apmēram pašsaprotami. Un tā tas aiziet pilnīgi līdz absurdam. Beigās, kad sieva ir tā, kas nes vīram, ko uzlāpīties un tic viņa miljonajām solījumam, ka šī tiešām ir pēdējā reize, kad tas notiek. Man bija tikai tas miers, kad beidzot, ka viņam viss ir kārtībā, ka viņam nav parādi, ka viņš vairs, tas solījums, ka viņš nespēlēs, tas bija tā kā pateicība, bet, protams, tas bija tikai solījums. Līdzatkarīgajiem ir ne tikai sarežģīts un pretrunīgas attiecības ar citiem cilvēkiem, bet arī pašam ar sevi. Līdzatkarīgais ir pilnībā pārņemts ar otra cilvēku uzvedības ietekmēšanu un vadīšanu. Visas it kā šķietam pozitīvās darbības, lai palīdzētu atkarīgajiem, var izrādīties tikai šūpošanās nedrošās šūpolēs, no izmisuma uz cerībām, no dusmām uz piedošanu, no naida uz bēdām. No ļoti bezcerīgām, kad mēs nesaprotam, ko vispār vēl varētu darīt un kur varētu vēl meklēt palīdzību, līdz ar kaut tādām cerībām, jo bez cerības jau neko, un tā mēs ar cīnījāmies 4 gadus. Līdzatkarīgam ir grūti noteikt, cik tālu sniedzas viņa ietekme uz cilvēkiem. Viņa nejūt robežas, nedz savas, nedz otra, bet ir vēl kaut kas, par ko viņa ļoti maldās, attiecībā uz tiem cilvēkiem, par kuriem cenšas rūpēties. Tā ir tā viņu ilūzija, ka viņi spēja kontrolēt. Viņš spēlējis ir jau kopš mēs iepazināmies, tas ir kāds
vairāk kā 4 gadus atpakaļ, bet es nepieļauju, ka tā ir slimība. Man liekas, ka tā ir tāda izklaide, kas ar laiku pāries. Ja viņi pieļauj to domu sev, ka viņi nespēja kontrolēt to situāciju un cilvēkus, tas ir ārkārtīgi biedējoši. To ir ļoti, ļoti biedējoši atzīt, ka būtībā es neko no šī visa nevaru ietekmēt. Un tieši ilūzija par to, ka līdzatkarīgais pats var kontrolēt notiekošo, neļauj atzīt problēmu un meklēt palīdzību. Labākais, kas var notikt, ka tas līdzatkarīgais padodās un saka, nē, es nevaru to kontrolēt un man ir jāmeklē kaut kāda palīdzība, jo tad ar to tiek pārcirsts tas aburtais loks, vāveres skrējiens ritenī. Bet, diemžēl, līdzatkarīgajam tā doma liekas ārkārtīgi biedējoša. Cilvēku savā varā tur aizvainojums, dusmas, uztraukums, bezpalīdzības, bezspēcības un bezcerības sajūta, agresijas uzplūde, nomāktība. Gan dusmas, gan tiešām pilnīgi tāda bezspēcība un arī tāds nogurums no viss tā, ko tu esi darījis un ka nekāda labuma jau it kā nav. Es jutos nodota, tāpēc, kad man bija jāizdara pašai, jo es zināju, ka uz otru cilvēku es vispār nevaru paļauties. Jā, tas bija izmisums. Es nezinu, vairāk 10-litrīgie spaiņi ar asarām pilnīgi noteikti ir pieraudāti. Noteikti būs ilgošanās par kaut ko, kas līdzatkarīgajiem ir raksturīgi ļoti, ka viņi domā, ka vienā dienā viss šis beigsies pats no sevis. Lai cik es daudz uzzinātu par šo līdzatkarību, protams, jebkurā gadījumā es nekad nevaru zināt. Es aizbraucu mājās un teiksim, ir noticis kāds priecīgs notikums, un man gribas par to pastāstīt mammai, kā es to būtu darījusi jebkurā, ko es būtu darījusi normālā situācijā, un ka tu redzi, kad mamma ir tik ļoti piedzērusies, ka viņai pilnīgi vienalga, vai tu esi vinnējis loterijā, vai tu esi dabūjis jaunu darbu, vai tu pārvācies dzīvot uz otru pasaules malu. Un ja tu redzi, ka viņai tas absolūti nekādā veidā neinteresē, nesatrauc, tad, protams, paliek bēdīgi, un tad, protams, es paņemu un apraudos, un te pabimbāju kādu brīdi, un te es nomierinos, eju gulēt, gaidu jaunu dienu, un tad no rīta jau tas skats ir mierīgāks. Līdzatkarīgo dzīves ir pilnas sāpju. Tāda eksistence neglābjami atstāja pēdas cilvēku dvēselē.